Labi, forši. Tā, mani sauc Linda Viezīte, un kā vienmēr esmu ar jums kopā, lai izskaidrotu nesaprotamās, saprotamās lietas saistībā ar nodokļiem un ar dažādām grāmatvedības nodokļu uzņēmējdarbības niansēm, un lai mēs varētu labāk katrs darīt savu darbu. Es tūlīt tās uzslēgšu, lai man arī ir gaismas pareizās, un tad jau mēs varēsim sākt. Varbūt tās man varat jūs pastāstīt tie, kas nav bijuši pie maniem, jo man tā liekas, Igorus neatceros, vai Česlija, vai es esmu jūs redzējis pie sevis, kam neatminos, pastāstīt, kas ir tas, ko jūs sagaidat no šodienas, kas ir tas vissāpīgākais, varbūt tās jautājums, kurš nav atbildēts un kuru gribās uzzināt. To jūs droši varat čatā vai arī ieslēgt mikrofonu un izstāstīt un pastāstīt, un tad jau arī es izskaidrošu kaut kādas nianses lietas. Nu, lūk, pēdni. Tagad mēs varam arī sākt, un droši, ja ir kaut kāds jautājums, kaut kāda nesaprotama lieta, droši var rakstīt čatā. Es tagad vajadzēs, būs tēma, vai es varēšu atbildēt, es noteikti atbildēšu jums. Un šobrīd es slēgšu iekšā mūsu šodienas prezentāciju. Mūsu šodienas tēma ir, manuprāt, diezgan varbūt tās vajadzīga, nepieciešama, jo tā ir darbinieki. Minimālas sociālās iemaksas, darba līgums, uzņēmuma līgums, kas ir labāk, kas ir sliktāk, kādas ir sociālās garantijas. Noteikti, ka es varēšu arī izstāstīt no savas prakses, no savas pieredzes, jo man pašai personīgi darba attiecības un līgumu formas, līgumu veidi, nodokļu maksāšanas iespējas, tas ir mans mīļākais no visiem tematiem, kas ir. Tīri, kāpēc? Tāpēc, ka mēs varam paskatīties no dažādiem virzieniem, mēs varam paskatīties no dažādām rakursiem, un es arī pielieku mazliet šodienas tēmai klāt par saimnieciskās darbības veicējiem 3. ceturksni atgādinājums, kādi darba, mājas darbi jāizdara ir līdz 15. oktobrim un līdz 17. oktobrim arī būs daži slaidiņi tādi, kur jūs varēsiet sev pieķiksēt, ka jā, tas man jāizdara. Šodienas tēma ir diezgan interesanta manā skatījumā, tāpēc, ka tur ir ieslēdzas vairākas lietas. Ieslēdzas tas, ko tad man izvēlēties, kādu līgumu man slēgt, kā nodibināt šīs attiecības ar cilvēku, vai tas ir projekts, vai tas ir NVO, vai tas ir saimnieciskā darbība, arī var būt darba attiecības, un kā tad man tam cilvēkam samaksāt. Jā, un šeit visi jautājumi ir tie, kur ir, pirms mēs kaut ko daram, ir jāatbild un jāsaprot, kādas sekas var iestāties vienā gadījumā, otrā gadījumā vai arī pilnīgi kādā trešajā variantā. Un līdz ar to ejam uz priekšu, un, protams, jūs varat jautāt šo te nodokļu konsultāciju periodā par visiem šiem jautājumiem, tik cik es esmu kompetenti, es varu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, jo situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, un katra situācija var būt individuāla, viņa var būt pilnīgi diviem vienādiem cilvēkiem, pilnīgi ar dažādiem iznākumiem. Tāpēc neturam sveci zem pūra, vai kā tur bija tas izteiciens, bet jautājiet, prasat, un to, ko es varu, to es varu atbildēt. Tad ir fiziskām personām, un ja ir NVO sektors, nu, tad es varu palīdzēt tieši šo darba attiecību jautājumā,
līgumu izvēles jautājumu nokomentēt vai nokonsultēt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir pareizi, vai tas nepareizi, gan arī mazliet no juridiskā viedokļa, gan arī no tāda grāmatvedības nodokļu viedokļa. Un šodien es atgādinu vēlreiz un vēlreiz, kādas mums ir uzņēmējdarbības formas, kuros statusos mēs varam būt, un mums pašiem, tie, kas mēs esam iesaistīti, vai tas ir NVO, vai tas ir saimnieciskā darbība, vai tā ir darba attiecības, mums ir jāsaprot, kur mēs esam, kādā statusā mēs esam, kas mēs esam. Var mums vairākas lomas būt, var mums būt viena loma no šī visa lielā uzņēmējdarbības formu asamblējas. Tā kā mums ir jāsaprot, nav tā, ka, ja es kaut ko daru, man nav nekas jāzina par uzņēmējdarbību, par nodokļiem, par kā aprēķināt darbu algu. Manuprāt, ir jāprot arī jebkuram cilvēkam. Es parādīšu, kurā vietā jūs varat noteikti paķert ātro kalkulātoru. Man pašai personīgi algu kalkulātori.lv mājaslapā patīk vislabāk. Kāpēc? Tāpēc, ka salīdzinot ar visiem pārējiem, viņš rēķina pareizi. Ir kalkulātori, kas rēķina nepareizi, nepareizas formulas ir ieliktas iekšā, tā kā mans rīks, ja vajag nepieciešama ātri sarēķināt algu, tas ir kalkulātori LV. Tas ir darba attiecībās. Bet mums ir īstenībā ļoti, ļoti plašs klāsts šodienai. Es šeit ielieku bildi. Viņa ir bijusi jau vairākus šos te diskusiju atbilžu jautājumu sesijās, vairākas reizes, un mēs varam reģistrēt saimniecisko darbību, tas ir parastā saimnieciskā darbība, un parastā saimnieciskā darbība vēl sadalās divos veidos, vai nu mēs krājam čekus vai nekrājam čekus, vai mums ir intelektuālais darbs, kur mēs varam piemērot šo te izdevumu normu 25 vai 50%. Es ieteiktu arī paskatīties iepriekšējos seminārus, ierakstus, materiālus, prezentācijas, jo šīs te atbildes ir detalizēti izietas cauri dažādos griezumos un var paskatīties un atrast atbildes arī uz šiem te jautājumiem. Ko man darīt, kā man to darīt, un to var noteikti izmantot. Mikronodokļu maksātāji var izmantot šo te normu, kad mēs sniedzam pašatskaites, vai mūsu vietā izdara to banka, kas ir saimnieciskās darbības konts, tur atkal divas iespējas, bet manuprāt, ja jūs esat nelieli, mazi un esat atdalījuši jebkuro gadījumā vai nu saimnieciskai darbībai vai mums vai parastā kontu no privātā, tas jau ir ļoti labi, un ja jums ir tikai bezskaidrs naudas norēķini, tad vēl labāk, jo tad jums ir pat žurnāls saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumi nav jākārto. Nu, lūk, un pieteiktā nereģistrētā, ka mēs nomājam kaut ko, patenti, tas ir gados vecākiem cilvēkiem un līdz 3000 gadā ienākumiem, un individuālais komersants, kas ir patiesībā tieši tas pats, kas saimnieciskā darbība, tikai viņam ir atšķirība nosaukums, reģistrācijas numurs un tas, kad mēs papildus vēl reģistrējamies uzņēmuma reģistrā. Nu, un SIA, man pašai personīgi SIA, kā uzņēmējdarbības veids vislabāk patīk, tāpēc, ka SIA gadījumā mēs neesam atkarīgi no tā, ka kaut kas var nesanākt mūsu biznesā, mūsu darīšanā, kāds var nesamaksāts, kāds var mēs tīri no tā, ka mēs esam pasargāti, ka mēs neatbildam ar visu savu mantu, ar visu savu īpašumu, kas notiek mūsu saimnieciskās darbības gadījumā. Nu, vislabākās attiecības, kuras, manuprāt, bet viņas ir vienas no dārgākajām, tās ir darba attiecības. Varbūt cilvēkam, fiziskai personai nē, bet uzņēmumam, darba devējam tas var maksāt diezgan daudz. Un jārēķina darba attiecībās ir kopējās izmaksas, vai mēs algojot šo cilvēku atmaksājās vispār tādu darba vietu izveidot. Un mums ir autora atlīdzība, ja
šis cilvēks nav reģistrējis saimniecisko darbību. Ja jūs skatīsieties 21. 22. gadu, varbūt tas arī gada sākumu, kad es esmu minējusi to, ka varbūt gan saimnieciskā darbība, gan autoratlīdzības, šobrīd valsts ieņēmuma dienesta metodiskais materiāls un arī likums principā pēc būtības pasaka to, ka ja mums ir saimnieciskā darbība, tad mums ir autoratlīdzības jāraksta saimnieciskās darbības ietvaros. Ja nav reģistrēta saimnieciskā darbība, tad mēs to varam darīt, bet, jārēķinās arī to, ka šobrīd autoratlīdzības ir plānā līdz 31. decembrim, un tad, ja mēs gribēsim saņemt atlīdzību par savu veikto darbu, mums jāizdomā būs, ko mēs darīsim. Vai mums būs saimnieciskā darbība, vai individuālais komersants, vai sijā, atkal variācija par tēmu, vai mums būs uzņēmuma līgums un vai mums būs darba līgums. Tas ir jāņem uz papīra vai Excelī un jārēķina. Viens stabiņš, otrs, trešais, kas ir vislabākais un izdevīgākais. To nevar pateikt neviens konsultants, neviens, nezinot jūsu specifiku, nezinot jūsu speciālās lietas, kas ar jums notiekās. Lūk, un šobrīd es izstāstīšu par darba attiecībām, tad par uzņēmumu līgumu attiecībām, kad mūsu vietā visus nodokļus samaksā persona, kas ir pasūtījusi. Darba attiecībās tas ir darba devējs, uzņēmumu līguma attiecībās tas ir šis te partneris, kas ir noslēdzis līgumu, viņš ir iesniedzis valsts ieņēmuma dienestā informāciju par to, ka šis te cilvēks pie konkrēta projekta strādā, un viņš nomaksā jūsu vietā visas nodokļus. Un es izstāstīšu šīs te nianses, ko mēs varam dabūt darba līguma gadījumā, kas mums cilvēkam pienākas un kas uzņēmuma līguma gadījumā. Ja kaut kas nav skaidrs vai kaut kas ir paskaidrot, droši rakstiet čatā vai ceļat roku un iziesim cauri un sapratīsim, izskaidrošu precīzāk. Darba likuma 28. panta 2. daļa nosaka, ka darba līguma darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai, darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs maksā nolīgto darba samaksu. Un nolīgtā šī darba samaksa ir taisnīga, droša un veselības nekaitīgos apstākļos. Lūk, un darba līguma kritēriji mums principā ir noteikti. Piemēram, ja mēs esam projekta vadītāji vai lietveži, tad mums ir konkrēti amata pienākumi, ko mēs darām. Un mums tiek piešķirts profesijas amata kods, un mums arī ir jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem 1 stundu pirms cilvēks sāk strādāt, jeb 1 dienu pirms šis te cilvēks sāk strādāt. Un, ja mēs kavējam šo iesniegšanu, tad var būt arī soda sankcijas no tā, ka mēs nelegāli nodarbinām. Šis te 1 stundu pirms ir ļoti, ļoti svarīgi. Ik sevišķi, ja mēs skatāmies, ka mums no 1. janvāra būs uzņēmumu reitingi valsts ieņēmuma dienestā, kad mēs varēsim redzēt, kurš uzņēmums kā strādā, vai viņš ir A, B, C, vai viņš nestrādā vispār, vai viņš maksā nodokļus vai nemaksā. Tie, kas nemaksā šobrīd, jau to var redzēt, bet principā par lielam darba attiecības tas ir nopietni, un to regulē darba likums. Darba līgumā noteikti mums ir amata kods, amata pienākumi var būt rakstīti darba līgumā vai amata aprakstā, kas ir pielikums pie darba līguma, un darba devējiem pienākums ir apmaksāt atvaļinājumu, komandējums, ja tāda ir slimības lapu vai, piemēram, veselības apdrošināšanu. Šāda opcija pastāv, ja mums ir darba attiecības. Un darbinieks veids savus darba pienākumus darba devēja telpās, ar darba devēja resursiem, ar iekārtām, ar tehniku. Tā ir visa darba devēja tehnika.
un regulē šo te kārtību, kā mēs tiekam pieņemti, atbrīvoti, atvaļinājumā, ejam, slimības lapa, un visas šīs te lietas nosaka darba likums. Un mūs kontrolēt var valsts dienests un darba inspekcija. Otrs līguma veids ir uzņēmuma līgums. Uzņēmuma līgums nozīmē to, ka cilvēks arī tiek pieņemts darbā, bet tā kā uz uzņēmuma līguma pamata. Un šis te uzņēmuma līgums nozīmē to, ka cilvēks atnāk ar saviem rīkiem un ierīcēm veikt kādu pasūtījumu un novet viņu no sākuma līdz beigām galā, un šo te visu regulē civila likums, un civila likuma 2212. pants šo te nosaka, ko nozīmē uzņēmuma līgums. Un uzņēmuma līgums ir atlīdzības līgums un netiek piemērotas normas par darba laiku, atvaļinājumiem un citām lietām. Tas nozīmē to, ka konkrēta darba radīšanai jābūt noteikti arī obligāti pieņemšanas nodošanas aktam par to, ka darbs ir pabeigts un labā un kvalitatīvā kvalitātē. Uzņēmuma līgumā jānorāda, ka izpildītājs apņemas pats ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un sanitārās normas. Tas cilvēks, kas atnāk un kam ir noslēgta uzņēmuma līgums, viņš nav reģistrējis nekādu saimniecisko darbību šī gadījumā, ko es stāstu. Viņš ir atnācis strādāt, paveikt no konkrētu darba uzdevumu. Tas ir vienreizējs pasākums varbūt. Tas var būt uz 2, 3, 4 mēnešiem, bet tas ir īslaicīgi, tas nav gadiem. Un kritērija uzņēmuma līguma gadījumā būs noteikti līguma darba rezultāts, konkrēts, piemēram, izstrādāt prezentāciju, izstrādāt kaut kādu materiālu, izstrādāt kaut kādu lietu, izveidot gleznu, izveidot kaut kādu lietu, projektu kaut kādu. Līguma rezultāts parasti tiek nodots pasūtītājiem ar pieņemšanas nodošanas aktu, ka mēs esam kur ir lieta, kur ir izdarīts, kur ir pierādījums. Tas pat var arī būt fotogrāfijas. Nodokļu ziņā šis ir praktiski tas pats, kas ir darba līgums, tikai mums netiek maksāta riska nodeva un nav šīs te darba līguma prasības. Netiek norādīts darba laiks, stundas, un fiziskā persona izmanto savus resursus, telpas, iekārtas, patstāvīgi veids pakalpojumu ārpus darba tiesiskajām attiecībām, pamatojoties uz šo te noslēgto līgumu, un pasūtītājs neatmaksā atvaļinājumu, komandējumus un slimības lapas. Un pēdējo lapu jums pienākas no sociālās atrošanās aģentūras gan vienā, gan otrā. Sociālās iemaksas ir precīzi tieši tādas pašas un nav nekāda variācija par tēmu, ka kaut kas labāk, izdevīgāk. Vienkārši šeit mēs pasargājam sevi, ja tas ir NVO, par to, ka mums būs jāmaksā slimības lapa, atvaļinājuma nauda, komandējuma nauda un šīs lietas un riska nodeva. Un ir te otrais gadījums. Mēs esam dzirdējuši noteikti, kad mums stāsta, ir uzņēmuma līgums, bet es taču esmu reģistrējis saimniecisko darbību un es pats izrakstu rēķinu un veicu nodokļu nomaksu un samaksāju visus nodokļus un tikai klientam piestādu rēķinu. Jā, šī ir otra opcija. Pirmās gadījumā jums NVO sektors iesniedz 2 atskaites, ir fiziskām personām, ir 2 atskaites, ir ziņas par darba ņēmējiem, kur mēs iesniedzam iekšā šī gadījumā. Mēs iesniedzam ziņas par darba ņēmējiem, tad, kad sākas šīs attiecības ar 11. kodu un 81. kodu, un tad, kad beidzas, mēs iesniedzam šo te attiecību beigu informāciju, un mēs sniedzam sociālo atskaiti, kur norādam bruto summu un sociālās iemaksas, bet savukārt fiziskām personām izmaksātas summas atskaitē mēs norādam
periodu, no kura līdz kuram mums bija šīs līguma attiecības, bruto summu sociālo, un mēs arī ienākumu nodokli norādam. Šeit visbiežāk ir grāmatvežu kļūdas nezināšanas pēc, kad tiek norādīts sociālās iemaksas gan sociālā atskaitē, gan fiziskām personām izmaksātas summas atskaitē, un mums aiziet nodokļu dubultā. Tā kā šo lūdzu paskatāmies un pārbaudam. Manuprāt, par uzņēmumu līgumiem man kaut kad ir vecākā lekciju ciklā ir bijis tieši ar kodiem, kādi jāsniedz. Ja nav, tad droši man uzrakstot uz e-pastiņu, ja kādam ir nepieciešams, tad mēs varam izrunāt šo te niansi, jo tas ir, ja nav grāmatrības sistēmas, kas nodrošina šo te uzskaiti un visu šo te pareizību, tad var arī kļūdīties tieši iesniedzot atskaites. To vajag pārbaudīt. Un šis, manuprāt, ir tad, kad mēs paši esam sev saimnieki, mēs esam saimnieciskās darbības veicēji vai individuālais komersants vai SIA, un mēs slēdzam pakalpojumu līgumu, šo te uzņēmumu līgumu nosaucam, bet sniedzam pakalpojumu, kur mēs paši esam atbildīgi par rēķina saskaņošanu. Mēs piedāvājam šai te otrai pusē šo te līgumu formu un veidu. Var, protams, otra puse, kas ir pakalpojumu saņēmējs, piedāvāt. Jums ir šī saimnieciskās darbības veicēja apliecība, kas ir redzama valsts dienesta publiskajā datubāzē, un to mēs varam visu parādīt, pierādīt. Mēs sniedzam sociālo atskaiti reizi ceturksnī, mēs sniedzam gada ienākumu deklarāciju. Ja mums ir skaidra nauda un reģistrētas kvītes, tad mēs arī kvīšu atskaiti sniedzam. Vēlāk būs termiņi un laiki. Un, ja mēs esam tas, kas ir pasūtītājs, mums pienākums ir par šo te personu, ar ko noslēdz uzņēmuma līgums, kas ir fiziskā persona. Līdz 1. februārim iesniegt ziņas par darba ņēmējiem, bet fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti un norādīt kopējos gada ienākumus par saimniecisko darbību. Man būs vēlāk arī tabuliņa ar kādiem kodiem jābūt pie saimnieciskās darbības. Nu, lūk, un obligāti, ja mēs esam pasūtītāji, kas maksā rēķinu, ieejam publiskajā datubāzē, pārbaudam, vai šī persona tiešām ir reģistrēta. Es ieliku divas sadaļas, es tūlītās arī nošārēšu jums, lai jūs varat redzēt, ko es jums rādu. Šī ir publiskās datubāzes lapa, kur mēs varam pārbaudīt fizisku personu, juridisku personu. Jūs teiksiet, kāda atšķirība? Fiziska domāt ir fiziska persona, vārds uzvārds personas kods, bez svītriņas mēs rakstam. Un juridiski tas būs individuālais komersants vai zemnieku zvejnieku saimniecība. To vajag pārbaudīt, vai zemnieku zvejnieku saimniecības filtrē, bet individuāli komersanti noteikti viņi būs atrodami. Nu, lūk, un otra lieta, ko es noņēmu nošārēto, bet, tūlītās ejam atpakaļ. Ejam atpakaļ. Un ir otra sadaļa, ko es arī padalīšos. Otra sadaļa ir tieši par publisko datubāzi. Valsts dienesta mājaslapā ir pieejama šī te publiskā datubāze, kur mēs viņu varam atrast. Es jums atradu to ceļu tieši uz to lapu, bet jums principā būtu jāiet tur, kur valsts dienests, pirmā lapa, un kur apakšā ir, bet pa vidam ir publiskā datubāze, uzspiežam, un kas jums būtu jāpārbauda? Noteikti būtu jāpārbauda saimnieciskās darbības veicēji, vai ir viņi reģistrēti vai nē. Tālāk, ja jūs esat grāmatveži, NVO sektors pilnīgi nesaprotu, kurā vietā es esmu reģistrējies, varam mēs pārbaudīt arī mikronodokļu maksātāju statusu.
Tā kā iespējams klausās mani arī NVO sektors un kuriem arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, te ir arī iespēja pārbaudīt licencētos ārpakalpojumu grāmatvežu sarakstu, ir vai nav, jo no 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojumus nedrīkst sniegt personas, kas nav reģistrējušās šajā reģistrā. Nu, lūk, ja jums ir darba attiecības, viss ir kārtībā, bet ja jums klients grāmatvedis sniedz jums ārpakalpojumu, izraksta rēķinu un piestāda jums rēķinu, jāpārbauda, vai viņš ir reģistrēts vai nav. Te vēl ir, kas ir apturētas saimnieciskās darbības, parādnieki, sabiedriskā labuma organizācijas mēs varam atrast, un tie, kas ir pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, PVN reģistris un Eiropas Savienībā reģistrētās personas, PVN maksātāji un fiziskās personas. Arī šeit ir iespēja pameklēt šīs te fiziskās personas. Nu, lūk, un šīs te lietas vajag skatīties un saprast, vai viņas, jā, man kaut kā viņš tā. Stūlītās nostopēšu, lai dalīšanos un uzlikšu pa jaunu, jo man viņš aizgāja mājaslapas kaut kā. Šeit es esmu arī ielikusi, kas ir būtiski. Tā kā jūs slēdzat līgumu, sevišķi uzņēmumu līgumu, kad ir saimnieciskā darbība, atrunājam visu līgumu cenu, par ko pakalpojums, samaksas noteikumi. Samaksas noteikumus es ieteiktu visur likt iekšā, vai tas ir uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, pakalpojumu līgums, jebkurā vietā. Arī rēķinos noteikti obligāti samaksas termiņam jābūt. Kāpēc? Tāpēc, ka ja nav tā termiņa, tad mēs varam tīri juridiski pateikt, es samaksāšu, tad man būs nauda, un tas ir vēlāk, un nav konkrēts termiņš pateikts. Jebkurā gadījumā jums, taisot to savu uzņēmēju darbību, lai tas būtu saimnieciskā darbība vai NVO sektorā, uz šiem te jautājumiem jādabūna ir atbildes, un līgumos ir jāpievērš uzmanība pakalpojums, izpilde, termiņi. Tālāk mēs atrunāt varam arī rēķins, pavadzīme, avansa rēķins. Ja jums ir lielāks darbs un lielāki ieguldījumi par to, ko jūs veidojat, noteikti avansa rēķinu pieprasam. Varbūt tā, ka tas pieņemšanas nodokšanas akts var tikt iekombinēts rēķinā, ja pavadzīmē. Kādreiz bija tāda lieta, kad rēķini bija par pakalpojumiem un pavadzīmes par precēm. Šobrīd vairs tā nav. Šobrīd tas ir tā, ka mēs paši varam definēt saskaņā grāmatvedības likumu, kas tad ir mums attaisnojuma dokuments, vai tas ir rēķins vai tā pavadzīme, bet numerācija, lai būtu 1, 2, 3, 4, 5, var būt burti priekšā, bet nekādā gadījumā par datumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā ne jūs varat kontrolēt sevi, kur ir pazudis kāds izlaistais rēķins, vai arī grāmatvedis nevar kontrolēt vispār. Un kādā veidā jūs uzrakstīsiet to rīkojumu par to, ka jūsu numerācija ir secīga, chronoloģiska, kā ir likumā teikts. Nu, lūk, un šeit es esmu no valsts datu darba inspekcijas paņēmusi salīdzinājumu. Tas ir tas, ko es arī vilku kopā, kad ir darba devēja un darbinieka attiecības un izpildītājs un pasūtītājs. Jebkurā gadījumā, vai tas būtu līgums, kad jūsu vietā samaksā nodokļus, vai jūs pats esat savs saimnieks un piestādat rēķinu par saviem pakalpojumiem. Un, pušu pienākumi, ja mums ir darba attiecības, mēs varam justies kā darba devēji pasargātāki, arī darbinieki var justies kā drusku pasargātāki, un arī darbiniekiem ir lielāka teikšana iespējas, jo vienu regulē civilīkums, tas ir uzņēmuma līgumu, un savukārt darba līgumu
regulē darba likums. Civila likuma gadījumā jums institūcija, kam jūs varat sūdzēties, tā ir tiesa. Savukārt darba likuma gadījumā jums ir iespēja vērsties valsts darba inspekcijā, un līdz ar to tad valsts darba inspekcija vēršas pret darba devēju, ja ir kaut kādas problēmas. Jā, mums ir sociālās garantijas, tas, ka mums ir ikgadējais atvaļinājums, ir atvaļinājuma nauda, darba nespējas lapa var tikt apmaksātā A un B, B lapa, pozitīvos A lapa tikai darba līguma gadījumā, pabalsts par atbrīvošanu, un darba devējs ir atbildīgs par darbinieka veselību un drošību, par individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem un šādām lietām. Savukārt, ja ir uzņēmuma līgums, tad mēs esam paši sev saimnieki, neatkarīgi vai šis te pasūtītājs mūsu vietā samaksā nodokli vai nē. Nu, tas ir tāds īss apskats. Kā jums ir kaut kādi jautājumi, ja varbūt tās ir radušies, vai šobrīd īsti nav nekādu jautājumu? Labi. Ejam uz priekšu. Es redzu, es esmu tagad arī saņēmusi pieteikumus semināram, un arī tur bija jautājumi. Un viens jautājums bija par to, vai ienākumu summējas, vai par katru atsevišķi jāmaksā nodoklis, kā jādeklarē ienākums fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējiem, kur pārbaudīja saimnieciskās darbības veicēju par darbinieku. Nu, kur jādeklarē, nu tāda es saprotu šo te jautājumu. Nu, lūk, un šobrīd par to, kur pārbaudīt saimnieciskās darbības veicējus es parādīju, bet iesim solīt pa solītim un sapratīsim, kas mums notiekas, vai ienākums summējas. Jā, ienākums summējas, ja mēs runājam par cilvēka gada griezumu. Ja mēs runājam par mēnesi, par ceturksni, jā, summējas, jo mums ir vairāki soļi, kas mums jāzina un jāsaprot, kā tad mums jādarās. Jums ir piemērs ar cilvēku, kuram ir vairākas lomas, kurās viņš darbojās. Viens ir darba līgums, viens ir autora atlīdzība tiek saņemta, viņš ir reģistrējis saimniecisko darbību, viņš ir gleznotājs, un viņš vēl ir, viņam īpašumā ir 2 dzīvokļi, un viņš ir iznomājis šo dzīvokli vienu fiziskai personai, vienu juridiskajai personai. Un es jums gribu parādīt, kas notiekās kurā lomā. Un ne visu dara cilvēks pats, bet ir lomu īstenotāji, kas parūpējas par cilvēku. Un par šo te cilvēku darba līguma, tā, kur man te aizskrēja, darba līguma gadījumā darba devējs būs tas, kurš parūpēsies par cilvēku, un ko darba devējs darīs? Darba devējs iesniegs reizi mēnesī atskaiti par pašnodarbinātā ziņojumu, par sociālajām iemaksām, par sociālo ienākumu nodokli, par nostrādātajām stundām, reizi gadā iesniegs fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti, un kods būs atskaitē 101, ne 1001. Tālāk, mana autoratlīdzība ir izdalīta ārā, jo mēdz būt tādas situācijas. Mēdz, bet viņām nevajadzētu būt. Ja mēs esam reģistrējuši saimniecisko darbību, tad saimnieciskās darbības ietvaros mēs arī izrakstam rēķinu par šo te autoratlīdzību. Nu, un ja mums ir tā autoratlīdzība, pieņemsim, 2 scenāriji. Viens, kad mums nav tā saimnieciskā darbība, tad autoratlīdzības gadījumā izmaksātājs ietur 25% līdz 25,000 un iesniedz fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti ar 1061 līdz nākamā mēneša 15. datumam. Šodien samaksājam līdz nākamajam mēnesim 15. datumam ietur samaksājam cilvēkam, autoram,
un ieturam nodokli un pārskaitam nodokli līdz 23. datumam. Savukārt, ja šis te cilvēks tomēr ir reģistrējis to savu saimniecisko darbību, viņš visu kalkulē, viņš visu liek pa plauktiņiem, un reizi ceturksnī viņš iesniedz sociālo atskaiti, un viņš iesniedz reizi gadā gada ienākumu deklarāciju. Savukārt, autora atlīdzība viņam ieiet iekšā kopējos ienākumos un izdevumos. Par nodokļu maksāšanu mazliet vēlāk man būs kādā veidā kāda termiņa. Un savukārt saimniecisko darbību, kad ienākumu deklarācijā mēs uzrādām D3 formā 11. un 12.1 vai 12.2 tajās eilītēs. Ieņēmumi un izdevumi. Un savukārt gada ienākumu deklarācijā mēs paši pirmajā gadījumā, kad ir tas viens dzīvoklis iznomāts fiziskai personai, paši liekam gada deklarācijā un nomaksājam tos 10% nodokli. Un savukārt pēdējā variantā, ja mēs esam juridiskai personai izmaksājuši, tad mēs paši neko nedara. Dara tas, kas nomā šo te dzīvokli, juridiskā persona, un viņai pienākums iesniegt arī fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti līdz nākamā mēneša 15. datumam. Manuprāt, tas ir forši, ka mums lomas sadalās un atbildības sadalās, un nodokļi arī tiek iekasēti, ieturēti, samaksāti, mums nav jāuzņemas visas rūpes. Nu, lūk, tas ir par tādu gadījumu, ja mums cilvēks ir reģistrējis saimniecisko darbību, un mums ir dažādas šīs lomas. Tagad es paskatīšos tādā virzienā, ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, un kādi mums tad pienākumi jādara, kas mums ir jāizdara. Ja mēs esam parastie saimnieciskās darbības veicēji, ja mēs esam mikronodokļu maksātāji, individuālais komersants, zemnieku zvejnieku saimniecība, tad sociālā atskaita mums jāiesniedz 15. aprīlis, 15. jūlijas, 15. oktobris, tagad būs pa 3. ceturksni mums jāiesniedz, un mums būs 15. janvārs par 4. ceturksni. Tālāk mums ir vēl tāda lieta kā kvīšu grāmatiņas. Ja mēs esam izņēmuši, nopirkuši kvīšu grāmatiņu, reģistrējuši valsts ieņēmuma dienestā, ka mums ir skaidrs naudas darījumi no fiziskām juridiskām personām skaidrā naudā. Tad mums par šīm te kvītnīm izlietotājām jāatskaitās. Un jāatskaitās ir reizi ceturksnī. 25. aprīlis, 25. jūlijas, 25. oktobris un 25. janvāris. Par iepriekšējo ceturksni. Kopā mēs skaitām 3 mēnešus. Nākamā lieta, kas mums būtu, ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, mums... Ja mēs esam kādam snieguši saņēmuši no kāda pakalpojumu, izstrādāja mums fiziskā persona mājaslapu vai mums, pieņemsim, pārsniedz šī summa 480 eiro, tad noteikti mums ir jāsarēķina, arī jāiesniedz šī atskaita, jāsaprot, varbūt no fiziskā personas kādu personīgo mantu mēs esam nopirkuši mūsu saimnieciskai darbībai, tas nav aizliegts. Nu, lūk, un tad ar atskaiti jāiesniedz līdz 1. februārim. Ja mums ir šī te dzīvokļa iznomāšana, tad mums ir 15. datums. Un gada ienākuma deklarācija beigās. Bet, principā, pa lielam, ja jūs to darat visu pakāpeniski, tas nav sarežģīti. Jā, viegli pateikt, nav sarežģīti. Kaut kas sviests liekas, kad baigi viss kaut kas mums jādara. Bet solīt pa solīti mēs to varam izdarīt. Nu, lūk. Kad ir obligāti jāsniedz deklarācija, ne visiem obligāti tas jādara un ne visiem tas vajadzīgs. Es te uzskaitīju obligātos noteikumus, cik sevišķi, ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta, tad jums obligāti no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz, ja jūsu ienākumi nepārsniedz 78,100. Tas nozīmē D deklarācijā pirmajā rindiņā, ja jums neparādās vairāk kā 78,100, tad jums ir šis termiņš no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja jums ir vairāk,
tad termiņš pabīdās uz priekšu, un jums atskaita varat iesniegt no 1. jūlija. Nu, lūk, un ir fiziskās personas, kurām nav saimnieciskā darbība, bet viņām arī obligāti jāiesniedz ienākumu deklarācija. Var brīvprātīgi sniegt, brīvprātīgi mēs varam sniegt 3 gadus atpakaļ, nav jāievēro termiņi, bet obligāti, tas ir obligāti jāsniedz. Ja mums ir dāvanas no fiziskām personām, no kura nav nodoklis samaksāts, ja mums ir pārskaitījumi vai ienākumi, kas pārsniedz 10 000 no radiniekiem, vai personīgā manta, pieņemsim, mašīna pārdota, vai, pieņemsim, kāda iekārta, kas ir privātā mājā bijusi un privāti piederējusi un, pēkšņi jāpārdod. Bet to mēs arī dziļāk iesim, tad, kad mēs runāsim par gada deklarācijām, un mēs varam arī iesniegt gada deklarāciju, ja mums ir sakrāti čeki, attaisnotie izdevumi, kas ir par zobārstniecību, mācībām, medicīnu, interešu izglītību. Tad mēs varam arī iesniegt. Un ja mums ir šeit, es uzskaitīju termiņus, lai jums būtu tāds špikerītis, noteikti 22. gada ienākuma nodoklis, tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ka 22. gadu ir samaksāts, pēdējais maksājums tiem, kam bija sadalītais, bija 23. augusts, un tagad mums tuvākie termiņi, kad mums jāmaksā, ir sociālās iemaksas 23. oktobris, un par 3. ceturksni un 4. ceturksni mums sanāks 23. janvāris. Un tālāk ieskicēju maksājumu par janvāri, par 23. gadu, bet tas jau ir tālāk. Un mums ir progresivitāte. Atcerēsimies to, ka, ja ienākumi mums ir līdz 20,004, tad ir 20%. Ja mums ienākumi no 20,004 līdz 78,100 ir 23%, un ja mums pārsniedz 78,000, tad ir likme 31%. Teiksiet, ko man darīt, ja es neko nedaru? Vai man izdevīgi būtu saimnieciskās darbības veicējiem vai nē? Rēķināties to, ka ja jums nav maksāts sociālais vai ienākuma nodoklis vai mikronodokļu maksātāji, neesat maksāšana centa nodokli, tad jums tik vai tā būs jāmaksā 50 eiro ienākuma nodoklis vai mikronodokļu maksātāji nodoklis 50 eiro. Tā ir tā kā apkalpošanas maksa par to, ka jums nav bijuši maksāti nodokļi, ne cents par saimniecisko darbību. Lūk, un tagad mēs nonākam līdz minimālajām sociālām iemaksām. Minimālās sociālās iemaksas nezinu, kā ir ar jums. Es šobrīd arī par 2. ceturksni sāku saņemt vēstules ar to, ka mums rekur ir jāpiemaksā. Bet šī lieta, man tā liekas, ir jau drusku skaidrāka cilvēkiem, jo 21. gada jūlija mums ir tāds jēdziens kā minimālās sociālās iemaksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka principā jūsu ienākums ir mazāks nekā 620 eiro mēnesī, jeb gadā 7,440 eiro. Ja ienākums, bruto summas mēs runājam, uz tās, kas ir uz papīra, vai tas ir darba līgums, viņš summējās viss. Vai tas ir darba līgums, vai tas ir uzņēmuma līgums, vai tā ir autoratlīdzība. Vai tas ir, ja jūs esat sociālās atskaites snieguši, tā summa, no kā jūs maksājat sociālās iemaksas. Jo darba līguma uzņēmuma gadījumā, kuru maksā izmaksātājs, jeb darba devējs, tur parādās bruto summa. Autoratlīdzībai arī parādās bruto summa. Mikronodokli arī parādās bruto summa, ko mēs ierakstam, vai banka ietur no kā nodokli. Saimnieciskai darbībai tā ir sociālās iemaksas, no kā jūs maksājat.
Un, ja tas ienākums kopā gadu saskaitot ir zem tiem 7440 gadā, tad jums tā kā viņas jāmaksā. Saimnieciskās darbības veicējiem ir tā opcija, ka to skatās gada griezumā. Un tie, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, rūpīgi paklausieties, iespējams, varbūt tās jums pat nevajag uztraukties, iespējams, varbūt kaut kāda mājas darbi jums jāizdara, iespējams, ka jāsakārto kaut kāda dokumentācija, lai jūs varat mierīgi gulēt. Kāpēc? Tāpēc, ka minimālās sociālās iemaksas mums ir, pieņemsim tajā bildē, kur ir zemīte, tad viss tas, kas ir līdz zemei, tās ir mūsu ienākumi. Ja viņi pārsniedz to zemes līmeni, tad mums viss ir kārtībā, par to nevajag satraukties. Ja mums ir tajā mēnesī vai ceturksnī, principā ceturksnī mēs skatāmies un pa gadu arī skatāmies, tad, ja ir zem, tad mums iespējams, ka varētu būt kaut kādas piemaksas. Bet tagad es sadalīšu to savu stāstāmo divās daļās. Viena daļa būs par darba attiecībām, un viena daļa būs par saimniecisko darbību. Kāpēc darba attiecības, ja arī uzņēmuma līgums ir būtiski? Tāpēc, ka šajos gadījumos šo te piemaksu maksā tieši darba devējs, jeb pasūtītājs. Ja cilvēkam ir zem 620 mēnesī, jeb zem 1860 ceturksnī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mums ir darba attiecības, īsti mēs prasīt cilvēkam nevaram, vai tev ir cits darbs, vai tev ir, kas tev ir ar algu kaut kur citur, vai tev sanāk, bet, tāda apstākļa mums ir, un mums ir jāuzzina, vai mēs varētu sevi pasargāt, vai arī sevi drusciņi tā kā backup uztaisīt, vai tieši projektu gadījumos. Kāds ir līgums, darba līgums, uzņēmuma līgums vai pakalpojumu līgums, kāda ir alga, cik daudz cilvēks strādā, vai viņš strādā pilnu laiku, nepilnu laiku, varbūt tās viņam ir summētais darba laiks, varbūt viņam ir kaut kādas citas lietas, kas ir jāievēro. Uz tiem visiem jautājumiem jārod ar atbildes, cik daudz vietās cilvēks strādā, vai ir vēl kādi ienākumi, no kā viņš gūst ienākums. Tā ir alga, darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzība, saimnieciskā darbība, jo mums var nākties piemaksāt. Un darba devējiem jāmaksā, ja pasūtītājiem, un kopā summējās viss tas, ko cilvēks dara. Man bija piemērs par to, kad bija cilvēciņš, kuram ir daudz vairākas lomas, tad mēs viņam varam kopā saskaitīt darba algu, cik viņam sanāk, bet vēlāk, piemērā, jūs redzēsiet. Un te man ar sarkanu ir piezīmēts, ka saimnieciskās darbības veicēji, kas nav darba attiecībās, un saimnieciskās darbības veicēji, kas nav reģistrēti radošo personu savienības biedru sarakstā, un tie iesniedz iesniegumos jumtdienestā un paziņoja, ka mani ienākumi būs mazāka nekā 1860. Bet tie, kas ir reģistrēti radošo personu savienībā, šo nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja jūs esat radošo personu savienībā, jums ir iespēja no KKF saņemt šo te samaksu par minimālajām sociālām iemaksām, ko veids jūsu vietā. Bet tas arī vēlāk man būs vienā slaidiņā ielikts. Un kas tad, te ir apkopojums, kas ņemts vērā, rēķinot šīs minimālās sociālās iemaksas. Deklarēta ienākumi, pašnodotā ienākumi, autoratlīdzība un mikronodokļu maksātāja statusa summas. Un šeit ir izņēmumi, kam, uz ko tas neatiecas. Arī infografika ņemta no Labklājības ministrijas un valsts dienesta, un Labklājības ministrija viņiem ir diezgan daudz šo te materiālu izstrādāto.
Ja ir pārtraukts periods, pieņemsim, cilvēks ir bijis bezalgas atvaļinājumā, vai cilvēks ir bijis pārtraukta saimnieciskā darbība, ja viņš ir bijis sezonas lauksai strādnieks, ja viņam ir šim te uzņēmumam, kur viņš strādā, darbojās kā cilvēks, kā darbinieks, ir sociālā uzņēmuma status, un vai reģistrēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tad uz šiem te cilvēkiem tas neatiec. Pirmā, otrā grupa invaliditāte, pensija, vecuma pensijas saņēmēji. Uz šiem te cilvēkiem šīs minimālās sociālās iemaksas neatiec. Ja mums ir bērns apgādībā līdz 3 gadu vecumam, man vai laulātajam, un ja mums ir 3 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, vai vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem un turpina mācības vispār izglītojošajā skolā. Vecāki, kur apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti. Bērns arī var būt apgādā ierakstīts laulātā algas nodokļu grāmatā. Ja? Ja persona ir līdz 24 gadu vecumam un mācās vispārējā profesionālā augstākās pilna laika studijās speciālā izglītības iestādē, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas mācības. Un, ja jums ir bērns mācās kaut kur ārpus Latvijas, tad noteikti izziņa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai viņiem būtu informācija par to, ka tas bērns mācās šajā te augstskolā un ir pilna laika studijas. Ja ir valsts finansētu asistenta vai pavadoņa pakalpojumi, šie te ir izņēmumi. Ir mazāk un mazāk. Es personīgi skatos pa ceturkšņiem. Šīs te minimālās sociālās iemaksas, protams, mēs nevaram izķert visiem klientiem, kad sanāk varbūt kādam piemaksāt, bet mēs cenšamies painformēt darba devējus, lai viņi paskatās, pavērtē, kā viņiem nodarbinātas attiecības. Varbūt tās ir kāds cilvēks, kas kaut ko nestrādā pilnīgi tā, kā vajadzētu. Tas ir jāskatās. Beidzot, man ir viens jautājums. To es izlasīšu, bet es aiziešu līdz galam par šo tēmu, un Česlija es atbildēšu. Lūk, un ir mums šis te prognozētais neapliekamais, ko mēs varam iesniegt, un tad sociālā apdrošināšanas aģentūra pašnodarbinātām personām nerēķinās. Bet ir jautājums, vai jūs esat radošo personu likuma izpratnē reģistrējuši un esat reģistrējušies kā šajā atbalsta programmā, vai nē. Ja jūs varat reģistrēties radošo personu savienībā un šajā te reģistrā iekļūt, izpildot noteikumus, kas ir saskaņā ar šiem noteikumiem. Un tad jums nav jāraksta iesniegums. Tad jūs varat būt saņemts darbības veicēji un vienkārši saņemt šo te līdzfinansējumu, ja jums ir mazāk ienākumu par šīm 12 minimālajā algā, ja pat 7440, tad jums saņemat šo te piemaksu. Ja gadījumā jūs zinat, ka nebūs man tie ienākumi tik lieli, tad mēs varam iesniegt iesniegumu. Ja mums ienākumi būs lielāki, ja mēs neko nedarām, mēs sniedzam tā kā ir pas faktu. Lūk, un tagad ir par 4. ceturksni, mums ir 17. oktobris termiņš, kad mēs varam iesniegt šo te atskaiti, un šo te atskaiti mēs ieejam iešā mēs ieejam pie ienākuma nodokļa un atrodam šo te atskaiti un ieliekam ķeksīti par ceturksni konkrēto, nevis gads, bet izvēlamies ceturksni. Savukārt, minimālās sociālās iemaksas, kur atrast, ejam tur, kur ir maksājumi un saistības, un paskatāmies tur, kur saistībās vajadzētu būt šādai te rindiņai. Man te ir pagājuši 21. gada rindiņa ar to komentāru, bet es ieteiktu pameklēt, paskatīties.
Tā, es vienu sekundīti atzvanīšu, uzspiedīšu man zvanīt telefoniņš. Nu, lūk, un te minimālās sociālās iemaksas mēs varam atrast, ir vai nav, un pie saraksta ar valsts dienestu noteikti, ja jums ir, atnāks vēstulīte, un atnāks vēstulīte ar pielikumā redzamajiem cilvēkiem, par kur jums ir jāpiemaksā. Un pagājušajā gadā bija tāda interesanta situācija, jā, pa ceturksni atnāca paziņojumi, bet 20. martā atnāca pārreķins man tieši kā darba devējiem par cilvēku, ka tomēr man nav jāmaksā, jo viņam kopējais gada ienākums tika sasniegts. Līdz ar to man tās sociālās iemaksas, ko es biju samaksājusi, man atgriez atpakaļ. Nu, līdz ar to tāpēc ir jāskatās, nevajag satraukties, vienkārši vajag vērtēt, kas ko sanāk. Vai sanāk, vai nesanāk. Es te runāju gan par darba devējiem, gan par saimnieciskās darbības veicējiem. Vienkārši vajag saprast, sanāk, nesanāk, cik daudz sanāk. Un no kā tad viņas rēķinās? Es parādīšu saimnieciskās darbības veicējiem, bet es izlasīšu to jautājumu, man ieinteresē. Nu jā, principā ir tā, ka valsts dienestam, ja ir iesniegts iesniegums, tad principā es ieteiktu viņu atsaukt, kad lūdzu anulēt iesniegto atskaiti vai iesniegto pārskatu iemeslu sakarā ar to, ka es esmu radošo personu savienības statusā. Viņi vienkārši anulē to iesniegumu. Nu tā var rakstīt oficiālu iesniegumu. Jā, nu, bet jāskatās, Čeklī, vai jums sanāk, ka šīs te minimālās sociālās iemaksas, kādi ienākumi? Un tagad es nākamos slaidiņus paņemšu, paskatīšos par sociālām iemaksām un parādīšu, no kurienes tās sociālās iemaksas veidojas, kādā veidā. Tas gan darba devējiem, gan pašnodarbinātiem arī būs skaidrāks un nesatraucieties, paskatīsimies, kas jums tur sanāk. Vai jums sanāk tas ienākums 7440 vai nesanāk, tas ir jums jāskatās par šo gadu. Nākamajam gadam, ja jums ir radošo personu savienības status, tad noteikti jūs nesniedzat to iesniegumu. Tā kā, ja gribat, jūs varat vienkārši uzrakstīt vidam, kad atsaukt to iesniegumu. Un tad būs viss kārtībā. Es atvainojos, tad man visus, nu, tagad iznāk principā pa visiem 4 kvartāliem, man viņus atsaukt. Bet kas ar Kā ienākumiem pareizāk? jums sanāk? Nu, tur tā visādi šaudās. Bet kopsumā pa gadu sanāk, vai tie 7440 varētu būt vai nē? Grūti pateikt, varētu arī nebūt. Varētu nebūt. Mm, Jo un, savienība pa visiem biedriem, jā, nu, tā kā informāciju nodot, un, nu, jā, tā kā tajos sarakstos, nu, mēs esam. jā, jūs esat, nu, principā pa lielam jūs varat pa visiem ceturkšņiem atsaukt vidam to informāciju. Neviens nav teicis, visas atskaites, kas ir mums valsts dienestā, visu mēs varam labot, precizēt 3 gadu laikā. Tā kā, ja jūs esat pasteigušies, tad noteikti var iesniegumu rakstīt iekšā, lai atsaucat, lai to. Varētu būt par radošo personu savienības statusu, varētu būt, ka ļoti maz kas zina. Arī grāmatveži varētu nezināt. Tas ir fakts. Tas Jā, ir paldies. Bet tagad ejam tālāk, tālāk par jautājumu. Jautājums. Mani interesē sociālās iemaksas apmērs, ja NVO cilvēks tiek nodarbināts uz stundu likmi vai daļai. Darba likums mums vairāk tādu terminoloģiju kā daļslodze vai pilnslaiks un nepilns ir palicis, bet pusslodze, ceturdaļslodze un kaut kas tāds vairāk darba likumā nav. Un līdz ar to mēs varam runāt par nepilnu darba laiku, summēto darbu, nu, nepilns darba laiks, kas ir stundu likme, vai mums ir bruto alga, kas mums ir
likme kopējā pa mēnesi vai tāda. Šeit man ir piemērs par to, kas notiek, ja jums ir projekts, pieņemsim izrāde skola, kas notiek mums no jūlija līdz decembrim, un man ir te uztaisīti 6 mēneši, 2 ceturkšņi, 1., 3. un 4. ceturkšņis. Tas, kas ir, kas mums notiek, principā mēs arī varam šādā te veidā arī skatīties saimniecisko darbību, bet saimniecisko darbību drusku vēlāk parādīšu, atskaitē, kā jārēķina. Šeit man ir sociālās iemaksas par projektu 207 eiro mēnesī, sanāk 20 stundas cilvēks strādā, un kas notiek ar, pieņemsim, biedrību, vai tas būtu sijā, kas ir darba devējs. Te ir darba līgums, un kas sanāk ar darba devēju. Sanāk tā, ka, ja mēs saskaitam algu, un cilvēks ir no 1. jūlija līdz 31. decembrim pieņemts, tas, ka viņam nav nekādas, šī gadījumā tas ir vienīgais darbs, tad sanāk tā, ka teātrim principā atnāks vēstule no sociālās aģentūras caur valstsviem dienestu, kad par 3. ceturksni jāpiemaksā 475,30 eiro. Un kā tas tiek iegūts? Tas tiek iegūts, es lūdzu, paņemšu lazerīti, lai jūs varat redzat, šī te summa, saskaitot ar šo te summu, B summa ir tā summa, kas tā kā jāpiemaksā. Jums pazuda ekrāna bilde, tagad arī nevar redzēt. Tagad var redzēt, Džeslī, viss kārtībā vai nē? Nē, man ir tikai mans uzraksts. Es nezinu, kas pārējiem notiek. Varbūt Anna var pateikt, kas viņai notiek. Jo viņa lēkā, man pašai personīgi viņa lēkā, es pati arī redzu to bildi, viņa paliek pelēka, paliek tāda, tagad uziet. Man viņa lēkā, es redzu sevi. Nekas. Forši, ja es esmu atbildējis un pārējo, ja jums jāskrien, tad droši skrienat un paldies, tad jau izstāstīšu visas pārējās lietas, un tad varētu noskatīties, un tad forši, lai izdodas sataisīt atskaiti par 3. ceturksni. Jā, paldies. Tā. Tagad. Tā. Lūk, un tad mums sanāk tā, ka ir tā, ko teātris maksā, tā ir augšējās pirmās 2 rindiņas, un ir tā 3. summa un 4. summa, tā, kas ir provizoriski teātrim jāpiemaksā par to, ka ir projekts tāds, bet cilvēkam nav iespējams samaksāt. Un te ir tas lielākā problēma NVO sektoram un ar projektiem, kad reāli ir šīs te minimālās sociālās iemaksas, vai mēs cilvēku liekam kaut kādā veidā saspiežam mēs to projektu un ieliekam vienā mēnesī tās 45 stundas vai visas, cik mums tur sanāk, 100 stundas, mēs ieliekam vienā mēnesī, vai jāpiemaksā minimālās sociālās iemaksas, ja mums ir izstiets uz 6 mēnešiem. Un ja mums ir izstiets uz 6 mēnešiem, nav nekādi, tur pieņemsim, atvaļinājumi bez algas vai nav B lapa, A lapa vai nav cilvēks pieņemts pēdējā kaut kādā mēneša dienā, nostrādājot kaut kādu vai pēdējā nedēļā, tad sanāk piemaksāt, un sanāk piemaksāt diezgan daudz. Un pat 6 mēnešiem sanāks 915,31. Ir projekti, kuri to akceptē, ir projekti, kas neakceptē, bet šeit ir lielākā problēma, ja mums projekts noslēdz 31. decembrī,
informācija par minimālajām sociālām iemaksām atnāks 20. decembrī, 25. 26. decembrī, vai ne decembrī, martā. Un tad tas nozīmē to, ka, diezgan, tā sanāk, kad mums varētu būt, ka pašiem jāfinansē un no projektu mēs nevarēsim ielikt. Vai nu jāliek ir lielāks finansējums šim te amatam, iespējams noslodze, sadalījums jāliek lielāks. Ja cilvēks strādā citur kaut kur, tad mums šitā algas summa kopā summējās. Iespējams, ka varbūt tās šī daļa aiziet no citurienes, no autoratlīdzībām, no saimnieciskās darbības. Ja tā daļa aiziet no saimnieciskās darbības, tad ir mums tikai 10% jāsamaksā nodoklī. Darba devējiem 340,79 vai 41,30 eiro vai 140,79, tā ir diezgan liela daļa. Lūk, tas izskatās par projektiem, noteikti lielāka stundu skaits. Man ir ielikts atgādinājums par e-adresi, kad e-adresi ir obligāti un jāreģistrē, jebkuram komersantam, jebkuram uzņēmējiem, arī fiziskai personai jāreģistrē, ja ir saimnieciskā darbība, jebkuram fiziskai personai tas ir jāreģistrē, juridiskās personas reģistrē šeit uzspiežot ar e-mobila vai e-parakstu vai e-ID vai šo te aplikāciju un fiziskās personas šeit. Tas ir atgādinājums. Tālāk par struktūra vienībām. Ja jūs darbojaties ne savā adresē, bet darbojaties kaut, jums ir juridiskā adrese, ja faktiskā adrese dzīves vieta citur, bet jums ir iznomātas telpas, jūs darbojaties citā adresē, tad tas līgums jāreģistrē valsts dienestā kā struktūra vienība. Un ja jūs darbojaties tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē, šī mobilā lietotne jāreģistrē. Ja ir izbraukuma pakalpojums, viņš arī jāreģistrē šajā te valsts dienas EDS sistēmā. Te ir ielikts sīkāks skaidrojums, kas ir kas. Vēlreiz atgādinājums par to, kas jāiekļauj līgumos, atgādinājums par to, kur jāpārbauda datubāzes, un šeit svarīga lieta, ja mums ir uzņēmuma līgums. Ja mums ir saimnieciskās darbības veicēju noslēgts līgums, vai neieslēdzas kādu no 6 pazīmēm, kad faktiski būtu jābūt darba līgumam. Ja mēs sniedzam pakalpojumu, mēs esam atkarīgi no viena pakalpojumu sniedzēja, kas samaksā mums naudu, mēs esam ekonomiski atkarīgi. Ja mēs negūstam nekādus zaudējumus, mēs neriskējam ne ar ko, tad mēs esam atkarīgi no šī te pakalpojumu saņēmēja. Ja mēs paši nedarbojamies ar saviem līdzekļiem, savām iekārtām, saviem tehnisko nodrošinājumu, tad mēs esam atkarīgi. Un šis ir tas, kuro gadījumā mēs varam klasificēt, kad ir darba līguma pazīmes. Šie 6 punkti ir jāievēro un jāsaprot, ka tad mēs esam darbinieki, nevis biznesā, uzņēmēji un tādā veidā. Vēlreiz un vēlreiz atgādinu par to, ka ja mēs kaut ko darām, mēs atbildam uz vairākiem jautājumiem. Kas, cik, kur, kad, kā, kāpēc. Ja mēs dabūnam šīs atbildes un, pieņemsim, ir nodokļu konsultants vai grāmatvedis vai kāds cilvēks, kas jums palīdz, mēs varam izveidot to bildi lielāku, skaidrāku, lai saprastu, kādi nodokļi jāmaksā, kur jums jāreģistrējas vai kā jāreģistrējas, kāda forma jums ir izdevīgāka, labāka. Kamēr mēs nezinām, kur tā darbība ar jums notiek vai Latvijā tikai vai ārpus Latvijas, tad mums ir grūtāk. Lūk, un man ir nākamais jautājums, kā man uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, kas man 3. ceturksnī jāņem vērā, iesniedzot pašnodarbinātu atskaitu sociālo. Lūk, tad mums ir jābūt saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālam, ja mums ir skaidra, bezskaidra nauda. Ja mums ir nodalītais konts, tad mums ir noteikti pietiek ar bankas kontu izrakstu un visi darījumi notiek bezskaidrā naudā. Tad mums galvenais ir sadalīt ieņēmumus un izdevumus.
Tas tikpat labi var būt, ja jums viss vienā konta izrakstā, tad tikpat labi jūs viņu varat pārlikt uz Excel, un šajā Excelī jūs varat ielikt stabiņus ieņēmumu, izdevumi, un beigās sanāk ienākums. Un saucamā peļņa. Ienākums jūsu gadījumā ir peļņa. Un, ja ienākumi ir līdz 620 eiro, tad ir 10% sociālās iemaksas. Ja ir virs 620, tad 31,07. Vispārējā režīmā šitas neatiec uz pensionāriem. Pensionāriem ir cita likme. Savukārt, ko es gribēju teikt? Cita likme. Tos 10%, ja jūs esat radošās personas intelektuālā īpašuma vai lauksaimniecības cilvēki, jūs varat izdomāt, kā jūs gribat darīt. Vai jūs maksājat reizi gadā vai reizi ceturksnī. Jo, ja jums ienākumi nepārsniedz šos 620, jums ir brīva iespēja izvēlēties vienreiz gadā vai divreiz, vai reizi ceturksnī. Man pašai personīgi patīk labāk reizi ceturksnī, tāpēc tad es zinu to, ka man ir sociālās iemaksas, man ir cik sanāk, un es varu nomaksāt, neuzkrāt summu, kas man būs gada beigās jāsamaksā. Ja tā ir maza, neliela summa, jā, protams, varam gaidīt līdz gada beigām, un viss būs forši. Nu, lūk, kur man ir sociālā atskaite. Šis te piemērs man ir pār vispārējo režīmu, kad mēs neesam pensionāri, mēs esam parasti. Man ienākumi katru ceturksni pārsniedz 620 eiro, līdz ar to es ierakstu pirmajā rindiņā vis 620 katru. Un priekš minimālajām sociālām iemaksām tiek ņemts vērā šīs cipars un tālāk šis te 510. Jums manā piemērā sanāk pārsniedz šīs minimālās sociālās iemaksas, viss ir kārtībā, mēs varam dzīvot. Un šīs te sociālās iemaksas arī tiek vilktas, lai sanāktu tie 7440. Ja pagaidu mums sanāk šīs cipars, būs šīs 7440, viss ir kārtībā, nevajag satraukties. Man te iekrāsots ir tas lilā. Šis ir tas, ko, ja jūs esat radošas personas, jūs varat kolekcionēt līdz gada beigām, maksāt reizi gadā. Bet katrs var izvēlēties, kā vēlas. Un šo te dalījumu reizi gadā var tikai veikt lauksaimnieciskās ražošanas ienākumi un ienākumi no intelektuāla īpašuma pensiju apdrošināšanas. Tā kā izvēlamies. Un kāpēc ir svarīgi maksāt kaut vai tos 10%? Jo tad, kad jūs maksājat sociālo 10%, jums katru to mēnesi, kad nav nullīte, jums aiziet darba stāsts. Un darba stāsts ir jākolekcionē, un to jūs varat paskatīties Latvijā LV un paskatīties, kāds ir mans darba stāsts. Un darba stāsts ir svarīgs gan pie māmiņa algas, pie tēva algas, tēva pabalsta aprēķina, tad, kad ir bērniņš piedzimst. Ja mēs ejam pensijā, ja mēs ejam B-lapu saņemam, tas viss, ja mēs aizējam arī uz bezdarbniekiem, jā, saimnieciskās darbības veicēji nevar saņemt bezdarbnieku pabalstu, bet, ja jūs esat strādājuši un esat aizgājuši, tas jums ir no svara. Bet šie 10% tikai rēķinās uz to, kad ir pensijai krājas. Jums nekrājas priekš pabalstiem citiem, tikai priekš pensijas šie 10%. Nu, lūk, un te man ir piemērs pensionāram. Ja cilvēks ir pensionārs un viņam ienākumi katru mēnesi 620, viņam nekas nepaliek pāri un viņam šāds te aprēķins, viņam cik te likme ir. Un te ir atgādinājums par fiziskām personām izmaksātām summām, kad ir termiņi, kad ir jāiesniedz, un kodi arī ir ielikti par darbiniekiem. Mums jāiesniedz ir, ja cilvēks strādā visu gadu līdz 1. februārim, ja mums ir saimnieciskās darbības veicēji arī līdz 1. februārim, par to, ka mēs esam samaksājuši. Ja mums darbinieks aiziet ātrāk, tad mums ir ātrāk jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam.
Un uh, un fiziskām personām izmaksās summas atskaitīta ir obligāti iesniedzama jebkuram, kam ir samaksāta alga, kas pārsniedz 480 eiro. Nu, lūk, un šeit mēs viņu varam atrast pie iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Arī tas jādara fiziskām personām, jo jūs esat saņēmuši pakalpojumus, samaksājuši, arī par to jums jāsniedz šī atskaita. Arī biedrībām ir jāsniedz par saviem darbiniekiem, par saņemtiem un šīm lietām. Nu, lūk, un mums neapliekas šīs te dāvanas. Dāvanas neapliekas, ja mums ir radinieki līdz 1425 eiro gada laikā, bet ja mums ir dāvanas no citām personām, tad gan viņas apliekas un jāieliek gada ienākuma deklarācijā. Šo es ieliku vienkārši interesi pēc, jo varbūt kādam tas interesē. Nu, lūk, paldies jums, un es ceru, ka jums noderēja. Es baigi raitajā tajā tempā esmu izstāstījusi. Tagad mēs varam diskutēt un izrunāt kaut kādas lietas. Varbūt tās kaut kādi jautājumi, varbūt tās kaut kādi precizējumi, un varbūt kaut ko es neesmu atbildējusi. Tā, tūlītās es stop sharing. Tā, labi. Nu, lai ir forša diena, forša vakars, un tiekamies nākamā reize pēc maniem aprēķiniem ir, tūlītās pateikšu, kurš tas datums ir, tūlītās pateikšu nākamā reize tēmu, droši es laipni aicinu jūs iesūtīt tēmu, tēma var būt pēc jebkuru lietu, kas jums varētu interesēt, tēma. To gan es gribētu uzzināt, kas ir par tēmu, ko jūs varētu gribēt uzzināt. Kas ir tas, kas jums ir sasāpējis, varbūt tās kaut kādi neatbildēti, jo droši uz e-pastu var rakstīt jautājumus, atbildēšu tik līdz varēšu, un tūlītās paskatīšos datumu, man bija ierakstīts kalendārā, tagad kalendāru nerunā. Pēc divām, tas ir tā, 11. Oktobris man plānā, tā kā nākamo semināru rīkot par jautājumiem atbildēm, tad mēs arī varam pārunāt kādu jūsu problēmu, kas jums ir sasāpējis un ko jūs gribētu uzzināt un izzināt. Labi, foršu vakaru un tiekamies nākamajās reizēs.